Čau, man dārgie draugi! Es tagad dodos uz savu drauga boksa cīņu, kura notiks Londonā, O2 arēnā. Un tā būs neparasta cīņa, tā būs galvenā vakara cīņa, baigais big deal. Un man būs iespēja būt un filmēt visus aizkadrus. Un pilnīgi iespējams, ka es būšu vienā no labākajām vietām cīņas laikā pie paša ringa. Es mēģināšu pēc iespējas vairāk priekš jums pafilmēt, lai es varētu izjust to visu atmosfēru, kā viss notiek, tas process pirms pašas cīņas un, protams, pašu cīņu jums pafilmēšu. Tā kā dodamies man līdzi, neslēdziet ārā, spiežam laiku, komentējam un aiziet. Lai nenokavētu savu draugu cīņu, es spiedu gāzi grīdā, iejuzdamies kā James Bonds vai Vins Dīzels. Ceļš no Lutonas līdz Londonai man aizņēma apmēram 1 stundu un 15 minūtes. Kad beidzot tiku līdz Londonai, O2 arēnu varēja redzēt jau pa gabalu. Man bija sarunāta tikšanās ar Jordanu viesnīcā, kur viņš palika uz nakti, lai cīņas dienā nevajadzētu nekur braukt. Tad Jordans izdalīja visai viņa komandai krekliņus ar viņa vārdu un sponsoriem. Diemžēl tie krekliņi bija 100% sintētiski, un es jums teikšu godīgi, manai ādai tas ļoti nepatika. Tad mēs devāmies uz vienu pošu restorānu pašā viesnīcā, nedaudz uzkost un iedzert kafiju. Es personīgi sev paņēmu puslitru šņabīša, lai nosistu tā saucamo stresu. Pēc neilgas pasēdēšanas mēs devāmies uz pasākumu vietu, kur jau pilnā sparā notika boksa cīņas. Kad visa komanda bija savākusies, mums bija kāda stunda līdz Jordana cīņai, un treneri pamazām sāka viņu iesildīt. Es jums teikšu godīgi, šajā momentā atmosfēra likās diezgan saspringta un nopietna. Kad rokas bija sabintētas un kauliņi nedaudz iekustināti, Jordans bija gatavs savai cīņai. Aiziet!
Nu ko, cīņa ir beigusies. Es jums pateikšu godīgi, cīņa bija diezgan sīva. Man pat bija grūti pateikt, kurš varētu uzvarēt, jo tiešām ļoti tuvu abi rīktīgi cīnījās, asins tur bija uz visām pusēm šļakstījās. Un laba atmosfēra un tiešām tā sajūta, ka tu esi tieši blakus pie paša ringa un tu dzirdi tās skaņas, sitienas skaņas, vienkārši kolosāls sajūtas. Tiem, kuriem patīk boks, protams, jā, ir cilvēki, kuriem nepatīk kaut kādas tur, cīņas, skautiņi un tā tālāk. Bet Jordans vinnēja, viņi vēl palika uz nelielu afterpartiju, bet es esmu jau vecs cilvēks un man vajag gulēt. Un tagad ir jau 12 naktī, man vēl stundu jābrauc līdz mājām, tā kā es jau būšu vēl mājās. Un jā, būs jāizguļās. Bet es ceru, ka jums patika. Es nezinu, kas no šī viss sanāca, bet tiem, kuriem patīk boks, es domāju, būtu interesanti paskatīties aizkadrus un kā tas viss notiek. Un kaut kā tā. Paldies, ka skatījāties. Visiem čau!